Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa mans mīlošais Dievs 10. nedēļas lasījums. Svētdiena, piepildīšana. Šīs nedēļas tēma ir par to, kā Dievs vadīja Ābrāmu, un tās galvenā doma ir šāda. Es dzīvošu kā Dieva draugs un stāstīšu citiem par viņu. Vai zini, kas ir pēcnācējs? Tas ir cilvēks, kurš savā ģimenē ir nākamais aiz saviem vecākiem un savas ģimenes iepriekšējām paaudzēm. Kā pēcnācējs tu esi? Un tagad lasīsim Bībeles stāsta daļu Svētdienai. Cilvēku grupas lēnām devās prom no Bābeles, lai sāktu jaunu dzīvi. No drupās esošās pilsētas viņš tos izklidināja pa visu zemes virsu. Drīz vien it visur tika iekoptas lauku saimniecības, uzcelti ciemi un pilsētas, kā Dievs to bija iecerējis. Noas dēla Jafeta ģimene kļuva pazīstama kā jafetieši. Bībele stāsta, ka daudzi dzīvoja pie jūras un kuģoja pa tām, izplatoties pa visu pasauli un veidojot jaunas tautas. Hama ģimene pārcēlās uz attālākām vietām, un tur uzcēla daudzas pilsētas un izveidoja valstis. Viens no Hama dēliem tika nosaukts par Micraimu. Tas ir ebreju vārds, kādā tika saukta Ēģipte, bet otra dēla vārds bija Kānaāns. Vai atpazīstat šos vārdus? Abas dzimtas veidoja lielas tautas, kas dzīvoja tālu no Bābeles. Hama dēls Kušs bija Bībelē slavenākā mednieka tēvs. Kā viņu sauc? Par to lasīsim 1. Mūzus 10. nodaļas 9. pantā. Viņš bija varonīgs mednieks tā kunga priekšā, kādēļ tiek sacīts, kā Nimrods tik varens mednieks. Šis varenais vīrs un viņa ģimene izveidoja Bābeli, bet vēlāk viņš uzcēla Ninives pilsētu. Kādu stāstu jūs zināt, kas vēlāk notika Ninivē? Šema ģimene devās uz dienvidaustrumiem pa kalnu zemēm un sāka celt ciematus un varano Ūras pilsētu skaistās Eifratas upes krastos. Šemam bija daudz bērnu un vēl vairāk mazbērnu. Bībelē ir ierakstītas 9 dēlu paaudzes, ģimenes cita pēc citas, no Šema līdz ļoti īpašajam Ābrāmam. Cik liela dzimta! Katra ģimene tajā bija atšķirīga, bet tās visas bija Dieva mīlētas. Laika gaitā Noas pēcnācēji izplatījās pa visu pasauli. Kāpēc tas notika? Par to lasīsim 1. Mūzus 11. nodaļas 9. panta 2. pusi. Jo tur tas kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. Padomā un pastāsti. Padomā par pagājušās nedēļas nodarbību.
Kāpēc Dievs gribēja, lai ģimenes izplatās? Kur tev patiktu doties dzīvot un kāpēc? Klausīsimies jaunu šī ceturkšņa 10. nedēļas atmiņas panta dziesmu. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi, vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30:21. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi, vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30:21. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam, ka esi daļa no viņa lielās bērnu saimes visā pasaulē.